pastāvšanai. Paldies, ka esat atlicinājuši laiku pastajā dienā. Tātad ir izstrādāta teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Mēs esam tikušies noteikti ar jums vēl pagājušajā gadā, vasarā, kad mēs runājām tā kā tikai par priekšlikumiem. Tagad ir pirmā redakcija, kad ir tātad oficiāla priekšlikuma iesniegšana. Arī visu to, ko iesniegsiet, arī institūcijas pašlaik sniedz atzinumus. Un atgādināšu, ka teritorijas plānojums ir ilgtermiņa dokuments, kas funkcionāla zonējuma prasības apbūvē, robežas, ciemu un pilsētu. Un jāzina ir, ka tur ir daļa arī augšā zālē, un pie ieejas var redzēt visu teritorijas plānojumu, arī kaut kur apkārt staigā kopā ar parakstu lapu. Ļoti labprāt, ja jūs pierakstītu vismaz vārdu uzvārdu, viņus jāskaita tā, kurš personas kodas nevajag ko. Tie daudzie dokumenti, kas veido šo teritorijas plānojumu. Tad galvenākie no tiem teritorijas izmantošanas nabūs noteikumi un abas kartes, funkcionāli zonējums, aizsargļoslas, kas ir ar saistošiem noteikumiem. Pastāvjiem raksts ar pielikumiem, un pastāvjiem raksta pielikumiem, jūs redzat ainām. Ārtelpas plāns, transporta vispārējos plāns, meliorācijas sistēmas plāns. Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Stratēģijā mēs redzam gan apdzīvojumu struktūru, gan transporta struktūru, dabas teritoriju, telpisko struktūru un citas teritorijas. Izvērtējot Saulskuncējas novadu iepriekšējo teritorijas plānojumus, kas šobrīd ir spēkā. Mēs vērtējam tātad atbilstību normatīviem aktiem, kas par šiem gadiem ir pamainījies attiecībā uz valsts politiku dažādās jomās un ir pamainījies. Jā, ir arī mums nacionāla interešu objekts Baltika. Un kā ir veicies ar ieviešanu, jo savā laikā arī bija doma, ka apbūve ļoti attīstīsies, kaut kur tas ir realizējies, kā piemēram piekrastē, bet varbūt mazāk Sējas pagastā. Un līdz ar to mums ir jāpaplašina Sējas pagastā ciemi, lai kā pārmantotu šo cilvēku apbūves tiesības un zemes dalīšanas tiesības. Mēs tā vērtējam, cik tālu varētu būt šī apbūves interesi arī uz brīvdienām, un ciemi kļuvuši nedaudz lielāki. Izvērtējot arī lokālu plānojumus un detālu plānojumus, jūs redzat pietiekami daudz, 123, bet liela daļa ir arī tāda, kas ir izstrādāta pēc 10 gadiem, mēs vienkārši integrējam un risinājums teritorijas plānojumā. Un izvērtēt, protams, arī iedzīvotāju priekšlikumus. Kopā mēs šobrīd saskaitam 110, tas varētu būt arī apmēram, cilvēki ir vairāk kārtīgi vērsušies. Mums ir bijušas vairāk aicinājumi iesniegt priekšlikumus uzreiz pēc teritorijas plānojuma uzstākšanas. Tad pagājušā gada vasarā bija arī aptauja, un pagājušā gada beigās, pašās, kad mums bija tāda darba redakcija publicēta, varēja vēlreiz paskatīties, kā mums izdodas tos vasaras priekšlikumus iestrādāt. Un šobrīd, pamatojot arī apdzīvoto vietu robežu izmaiņas, tad pašreizējā apdzīvojuma struktūra sastāv no Saulsku pilsētas un 34 ciemiem. Vairāk šī ciemi, protams, Saulsku pagastā. Teritorijas plānojumā mēs veidojam šo struktūru uz esošās pamata, bet tomēr diezgan nopietnas izmaiņas, kas attiecās tieši uz pilsētu, un kas attiecās uz dārzkopības ciemiem, jo daudz, kas ir no padomu laikiem vēl palicis, un šīs apbūves ir vienlaida, un līdz ar to mēs pārskatām no 18 no 7 ciemiem, sanāk pagastā, Saulsku pagastā tikai 11 šobrīd. Un atbilstoši stratēģijai, kad veidojam Saulsku pilsētu, jau pagājušajā gadā, par ko runājām, bija arī daudz komentāru, priekšlikumu, arī iebildumu.
Un tas tikai lika mums tā kārtīgāk izstērt šo jautājumu. Pilsētas robežas arī tiek skaņotas šobrīd dabas aizsardzības pārvaldē. Un atbilstoši stratēģijai, tad mēs redzam, ka perspektīvā pilsētas teritorija varētu būt arī pāri dzelzceļam iekļaujot dārzkopības ciemus uz 40. gadu vienos. Labi. Ja redzat šo 40. gadu tādu dzīvnieku teritoriju. Bet šajā 24. gadā vērtējam, ka blīvi apgūvētā teritorija un pašvaldības iespējas noteikti būtu mazākas nekā perspektīvā teritorija. Un viss, kas ir pārcels, ir ļoti grūti uzreiz tā veidojums kā pilsētu daudz risinājumu jautājumu. Ja mēs skatāmies pēc hektāriem, tas 42 hektāri, tā platība mums nav tik liela salīdzinājumā ar citām Latvijas pilsētām. Protams, ir iedzīvotāju skaits nebūtu tas lielākais, bet tas būtu tāds, kur mēs varētu jau stingri stāvēt kā pašvaldības. To, ka mums ir reģiona nozīmes attīstības centrs, un tas arī līdzētu daudz uzsvērvējumus šo skaitā par attīstību reformu runājot. Kādi bija galvenie principi, lai pilsētā, kādas pilsētā ietver teritorijas? Pilsētībai raksturīga blīva, tā skaitā daudzdzīvokļu māju apbūve, jau izveidot publiskā infrastruktūra un iespējas viņu attīstīt. Esošie pakalpojumu objekti, sabiedriskā transporta pieejamība, tā skaitā dzelzceļš, vilcienu satiksme. Un teritorijas līdz apceļa. Aiz apceļa šobrīd ir pilsētas daļiņa maza aiz apceļa. Tā tiek iekļauta turpmāk Saulītes ciemā. Pie ieguvumiem redzam to, ka tas ir reģiona nozīmes centrs. Ar šo var izteikt šo potenciālu pilsētu ostu, lai vienotu turismu attīstīt piekrastē. Tā ir iespēja arī abus ieceļus realizēt, kas ir uzsāktas. Tā daudz jau ir pa gadiem jau atmestas, bet ir arī tādas, kuras tiks turpinātas, attīstīt publisko infrastruktūru. Vēl man divos aktos ir tāds citas prasības attiecībās pilsētā. Ja iepriekš minēju, kā trūkumu, kā adreses ir jāmaina, tas ir ietilpības process, tad ir jau situācija šobrīd sanākosies valstī diezgan labā stāvoklī, viss notiek automātiski, arī zemes dienestu un uzņēmumu reģistru un visi šie reģistri savā starpā savienot, notiek automātiski, tad varētu būt, kas ir privātā sektora dalībniekiem ir jāpasaka par adreses maiņu, tur ir kāds līgums. Un viens no iemesliem arī bažas, ka celsies nekustamā īpašuma nodoklis, drīzāk par nekustamā īpašuma nodokļu celšanos varētu vienīgais ietekmēt uz darījumu skaits, kas varētu ietekmēt savu kadastālo vērtību. Vai vairāk speciālisti esmu uzrunājuši par šo nekustamā īpašumu iespējamo celšanos, neesmu guvuši apstiprinājumu, kas tiešām varētu būt saistāms ar pilsētu. Bet, vieniem patiks, otriem varbūt nepatiks, atmežošanas kompensācijas koeficients ir augstāks, tieši tāds pats kā aizsargjostā, kā aizsargjostā. Tie, kuri negribēs, lai atmežo, tie būs priecīgi, tie, kuri gribēs atmežot, tie būs dārgāk. Un saglabājam arī tos pašus abos principus, kas šobrīd ir Svētnīcu ciemā, aiz Melnas liela strateģijā retināta apbūve. Ja tad Melnas liela, uz augšu ir šī savrumāja dzīvojumā sabūs teritorija ar nepareizi. Man te ir 2500 kvadrātmetri līdz 500,000. Tātad 2500 līdz 5 hektāriem. Savukārt no Melnas lielas, kur ir arī šī blīvākā šobrīd apbūve, tas ir 1200 parastais zemes gabalu blīvums, un par cik mums ir arī
ūdens un kanalizācija centralizēta, tad varētu būt, kad var pamatot arī vēl mazāk. Un ņemam vērā arī to, ka viens no argumentiem bija par vēsturisko identitātes zaudēšanu iekļaus Venecijas pilsētā. Noteikti šāda liela gara teritorija un prasa pēc tādām apkaimēm un šāds priekšlikums ir arī teritorijas plānojumā dots paskaidrojumu rakstā, kas, protams, ir jārealizē pēc tam arī pašvaldības darbā. Tas varētu palīdzēt investīciju teritoriālā plānošanai, kā procesu pārvaldībā. Par ciemiem jau minēju, tu var redzēt, kuri nemainās, Bācienes nemainās, Lielasta, Liepāja, pārējo ir tādi, kuriem kāds robežas mainās. Šodien vairāk tik daudz pārskatības ciemiem pirmdienu. Teritorijas plānojums tiek izstrādāts saskaņā ar vispārīgiem apbūves noteikumiem. Ministrija noteikumos dod šo iedalījumu funkcionālajās zonās. Saurupmāju, mastāvu, daudzdzīvokļu un jaunas centra apbūves teritorijas drīkst būt tikai vai pilsētā vai ciemos. Tā teritorijās tās nevar tādu veidu principi. Jāņem vērā, tāpatās kā jāņem vērā teritorijas izmantošanas veidu iedalījums. Ja kādam interesē, kāds ir iespējami teritorijas izmantošanas apbūves veidi, tad jāmeklē paskaidrojumu rakstu 2. pielikumā. Varbūt labi izlasīt. Arī apbūves noteikumos, tad dabūs parametri, zemes mīnus platība. Un īsi par funkcionālajām zonām 3 veidu, tiksim tās 6 veidu saurupmāju apbūves teritorijas. Tikai tās saurupmāju apbūves teritorijas ir ciemos. Atšķirība ir pirmā kārtām zemes vienība lielumā un mastāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir pilsētā. Šajā gadījumā Zvejnieksalā līdz Maksavielam. Un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas arī ir pilsētā. Vēl ir katrai zonai nosacījumi konkrēti. Viens no tādiem, ko es gribētu šodien uzsvērt par šiem teritorijām, kur līdz šim ir bijušas meži virsū, un ja viņi tiek zonēti kā saurupmāju apbūves teritorijas, vai ir iespēja būvēt arī meža M2 tādu zonu, tur noteikti ir jāievēro Eiropas sastarpējumu biotopu un jāsniedz šis biotopu ekspertu atzinums. Un tā atskaites datubāze, protams, ir dabas aizsardzības pārbaudes uzturētā ozols. Publiskās un jaukas apbūves funkcionālās zonas ir faktiski 2. Tad esošā publiskā apbūves skolas un dažādas iestādes pavatāja P zonā, bet tur ir arī pieļaujama pārdzīvokļu apbūve, kur papildu izmantošanas redzēsiet. Un otra tāda P2, kur ir vairāk orientēta tieši uz pakalpojumiem, izslēdzot dzīvojamo funkciju, un tā ir pamatā plānota starp Tallinas, Ainežu, Rīgas jūru šajā zonā. Un P1, kas ir viena maza zemes vienība, centrā, kur ir azartspēļu organizēšanas vieta, līdz licences izteikšanai, un turpmāk var darīt tās izmantošanas, kas ir aizvārdā. Jaukas centra apbūves teritorijas ir ļoti plaši izmantošana, tā ir vispateicīgākā, tur ir arī sākot ar saurupmāju apbūvi, beidzot ar vietas izmantošanas uzņēmumiem, tā kā jaukas centra apbūves teritorijas vai nu centrā, kur jau izveidojusies apbūve, vai nu kaut kur teritorijās, kurām nav skaidrs šī vīzija. Bet arī, lai attīstītu jaunu dzīvojumu publisko apbūvi, izslēdzot rūpniecisko ražošanu, transporta, servisu, dažādi tādu veidu objektus, kas ir arī iekšēji dienas teritorija, kas tieks vēl vairāk. Jā, arī tur ir nosacījumi, Spults ostā apbūvi izmantošana, kas pakārto ostas darbībai. Jāņem vērā, ka degvielas uzpildes stacijas ir atļautas, bet ir jāizstrādā dekārtējumā. Jāpamato, lai šis varētu faktiski būt.
tehniskās un rūpnieciskās apgūves teritorijas, tehniskie jau skaidrs, tie ir tehniskie objekti un tehniski rakstura apgūve, bet ar rūpnieciskās apgūves teritorijām faktiski ir ļoti maz, tur vēl mazāk. Es jau, kad mēs pārskatījām Sējas pagastu daļu, tur bija sazvanīts daudz fermas ar labu domu, ka tur būtu visu elektroapgādi varētu nākt investorus, bet tas nav noticis, tas ir liela lauksaimniecības zemes tāda stāva zem eirozonas. Un otrā apgabalu zona ir Kultas ostā, kur faktiski kādas nav arī ierobežojumi, varētu attīstīties. Ir arī trijām derīgo izraktumu iegūst vietām ir zona. Šeit es parādīšu derīgo izraktumu atrodas, kur atrodas Falkas novadā. Tās, kuras jūs varbūt labi neredzat, pamēģināšu tā kā iesvītrot sarkanas, ir tās, kur notiek izstrāde. Vai arī sniedz. Tur ir zona. Un pārējās atradnīs cilvēki raktur, viņiem ir jāievēro likums par zemes dzīvēm, normatīvi akti pietiekami sarežģīti. Arī šeit ir papildus noteikumi, visi tie, kas aizsargā esošo apbūvi, arī tāds jauns punkts par to, ka jāizstrādā kravas transporta kustības schēma, pirms tāda lielāka objekta. Un pēc derīgo izraktumu iegūst vietas dekulturācijas, tad var izmantot gan to, kas jau ir atļauts R-zonā, vai M-zonā, vai lauksaimniecības zonā, kur arī atļauts šādu derīgo izraktumu iegūst. Papildus vēl arī ierīkot ūdens tiltu, kas varētu būt tajā publiskajā atklāšanas redakcijā vēl nav, bet mēs priecām jau iestādām priekšlikums, ko sakām. Pie transporta zonām ir divas zonas, autoceļa un ielas un dzelzceļš. Tas attiecās pie divi stāvi, kur parasti attiecās uz papildu izmantošanām, uz tirdzniecības objektiem, pakalpojumu objektiem. Mums ir tādas situācijas, ka ir transporta teritorija un esošs pakalpojumu objekts, atrodas stāvs vai novietots, vai izpildās varētu būt. Bet šī zona tātad ir transporta, un viņš var tur atrasties. Ja runā par Rail Baltica, tad tā ir tur arī īpašie noteikumi, kad izbūvēs, tad nekos par transportām. Transporta vispārīgais plāns tiek izstrādāts teritorijas plāniem ietvaros, kas ir vajadzīgs, lai pateiktu, kas ir kura iela vai ceļš ir vienotajā novada ceļu tīklā. Tas nozīmē, ka zemes pārvaldības likuma izpratnē netraucēt kustību. Tur ir pamatā visi valsts autoceļi, pamatā lielākā tiesa pašvaldības autoceļi, bet ir mums arī pašvaldības nozīmes autoceļu status vai ielas status piešķirts atsevišķos posmos, kur vajadzētu izveidot šo savienojumu. Kur jau faktiski ir iela, cilvēki to saprot, ka nav juridiski nostiprināti. Un arī ielu un ceļu kategorijas, un tām būs atkarīgi atvēlētas ar 7 līnijām, rekomendējumie šķērspapildi. Mēs zinām, ka ne visur ir iespējams izmantot šo pilno komplektu, ko var visas komunikācijas var izveidot 12 metriem. Bet mums ir arī tādas ielas, kur ir ne tikai 7 piemērā, bet tur būs 6. Bet arī tur ir jāiet cilvēkiem un jākustās mašīnām, jābūt piekļūšanai. Un ir arī pievienojumi. Pievienojumi, ceļu pievienojumi valsts autoceļiem, to mēs pamatā runājam pagastos. Dabas un apstādījuma funkcionālās zonas. Pirmā ir tiešām daba, meži, dabas teritorijas. Otrā ir kapsētas, trešā ir neapbūvējama mazdārziņa un arī vierīgi, kur tādās vietās apbūvējumus nevajadzētu būt.
bieži vien rasatosās. Sporta un turisma atpūtas funkcijām ar lielāku labiekārtojumu tādu BA3 zonu dažās vietās. Kempinga teritorijas, tā kā kurš pieras, tas kādā, un pludinālu ir atsevišķā zonā, tāpēc tā speciāla regulējuma ar lielu valsts regulējumu. Ir tie galvenākie noteikumi, bet par ko mums tā rūpa bija, lai mēs varētu piekustēt piekļūt. Pirmkārt, iedzīvotāji, lai varētu piekļūt un arī transports, glābšanas, saprotībā dienas transports. Laivas, mēs esam definējuši saskaņā ar zvejniecības likumu, tiek slānis termiņus zvejnieku apkalpinu un ūdens turistu apkalpinu, saglabājot no sākas teritorijas plānojumu tās ikonas pādātāju vietas, kur varētu veidoties plašāk labiekārtojuma infrastruktūra. Arī domājot par dažiem zvejniekiem, kuri vēl darbojas, varētu uzlikt kādu nojumu par kādas izcīšanas. Šīs piekļuves pamatā ir izstrādāts Ainava publiskās ārkārtas plānā. Viņš sastāv no divām daļām. Pamato gan Ainavas attiecīgās teritorijas, gan šīs piekļuves un piekļuves infrastruktūru un savstarpējo savienojumu starp publiskās ārkārtas teritorijām. Jā, šāds izskatās zvejnieku ciems Ainava plānā. Galvenās lietas Ainava telpas piekrastes, Agas upes Ainava, Uzpildes ostas industriālā Ainava. Un publiskās ārkārtas plānā ir daudz kādas, diezgan blīvi šis piekļuvis jūrai, tīklas, tur, kur ir vairāk cilvēku, augškalā mazāk. Un arī tie apņi nozīmē, ka varētu būt tādi centri, publiskās ārkārtas centri, vietas, objekti. Lauksaimniecības meža un ūdeņu mazāk zvejniecībām, bet tomēr patēršu. Tātad mums ir viena aktiņa, vakāpānos aktiņa uz lauksaimniecības teritorijas zvejniecībā. Neliela pamatams zvejniecība. Bet meža zemes ir, gan valsts mežiem piekļūšanas, zemes nav daudz. Pamatā privātiem piekļūšās zemes, ja līdz šim meža zemēs nevarēja būvēt, tad mēs pasakām šo ierobežojumu ļoti mazāku apgūtas laukumu, bet tomēr atļauju realizēt šādos tiesību, jo vēl sliktāk, ja privāta īpašuma vai pilnībā nocist pārvērst par apgūtas teritoriju. Varbūt ir tāda iespēja saglabāt arī mežu, kas ir raksturīgākas saucas. Un ūdeņš arī brīnība. Mums izraisījās iepriekšējā sanāksmē diskusija par nosacījumiem lauksaimniecības teritorijām. Patiesībā pat nav lauksaimniecības, par lauksaimniecības dzīvniekiem. Izraisījās diskusija. Un šeit jūs redzat jau to pilnīgo redakciju, kādu mēs pēc Lajas sanāksmes nospriedām, jo sākumā bija nosaukt, mēs uzvēsim arī apgūtas noteikumos konkrēti dzīvnieku skaits konkrēts, tikai tāpēc, ka mēs ir par mazu varbūt zināšanu, es nezinu, Latvijā varbūt pieredzes, kā regulēt šo jomu, ir kā to dara pārtikas veterinārās dienas, bet pašvaldībām nāk ar kādām sūdzībām, kad ir pārsniegts makru mērķis lielums, ko tagad arī mēra salīdzinoši nesen to mēru. Un citi normatīvi, pašvaldību pilnā, kas saņem sūdzības. Tādēļ ir doma, ka kaut kāds punkts ir vajadzīgs, lai varētu arī būvāt to atsaukties, un patiesībā mēs aicinātu arī, ja ir kādas idejas piedāvāt. Šobrīd ir noformulēts tā, ka palīdzību lauksaimniecības
dzīvnieku turēšanai pilsētā un ciemos ir atļauts izvietot zemes vienībās, kas ir 1200 lielākās, nosacītas lauksaimniecības dzīvnieku un to novietni reģistrēti vai no lauksaimniecības centrā, šis prasības visām nezināšu. Un tātad mēs pasaklājam, ko ar šo ciparu tos dārzkopības ciematus, kur ir 500-600 kvadrātmetri. Mēs ir tādi padomi, cilvēki dzīvo kopā ar kanalizāciju un atlasītāju šo dienu. Nu jā, tagad tā doma bija lielāka zemes kabatāta, jo ideja nāk no Sējas pagasta. Sējas pagastā ir zemes vienības 0,2 lielāks. Un tur ir brīnumi, ka tas vajadzīgs ilgūši. Un šeit ilgstiem, tas ir svarīgi. Vai tas jādara kā dalīti, vai kā nebūs godīgi. To viens doktoris uz otru. Mēs esam vēl atvērti no priekšlikums, kā iesniegt stilstiem joniem. Par citiem nosacījumiem meža funkcionālajās zonās izvēlās to zemes vienības daļus, pēc neatkotas meža, jo vajag apbūvai, pēc iespējas izvēlās dabiskās brauktuves mežā. Tas ir jādara pēc rekultivācijas derību uzrakteņa. Un esam ielikuši tādu punktu, ka tas ir par sliktu Latvijas valsts mežiem, tāda privātiem arī. Jo to pārciet, ka pašvaldība tomēr varētu aicināt aizvietot ar citu veidu, citu tas ietekmes instrumentu nav. Bet tas ir runa par to, ka to pie esošajiem ciemiem ir vairāk jā, un ja mēs kaut ko atmežām, tas ir jāapskatās datubāzē uzos, un priekšācais tēmos, tad jāvaic arī to tāpēc. Vēl ir papildus noteikumi caur teritorijām ar īpašiem noteikumiem, kurot attīstības teritorijā, kas ir pārmantota un iepriekšējā, viņiem nedomāts virs ostas. Nedaudz virs ostas, pēc tam no ostas, līdz pašā Latvijas teritorā, Aimuži jau jūru. Tur pamatā ir tikai tas iespēja, ka būvā varētu veikt būvniecības iesaistītas plānošanu un priekšroku dot turismu. Teritorijā centralizēta ūdensapkārt kanalizācijas sistēma, kāda zila līnija, oļi turismu, kas ir lielai, ar cerību, kuru nevar arī patrašanāties tieši. Šajā teritorijā būvējot, ir pieslēgties pēc centralizētās ūdenskapju apgādes kanalizācijas sistēmām. Precedents arī no Lojas, ka mēs esam piemērojuši pārējiem novidām. Lojā vienkārši bija šāda situācija, kad notikumi ir attīrušas ietājas saim blakus. Ir tāda 200 metru aizsargjosla, un ja te ir apbūves zona, tad faktiski te nedrīkst būvēt saskaņā ar aizsargjoslu likumu, bet ja pārbūvē attīrušas cietās, uzstājas to mazāko, tikšējo riņķību, kas ir 50 metri, tad šajā zonā iespējams arī kaut ko realizēt privātā īpašuma esošas pagājas. Un to var darīt tikai tātad, kad ir pārbūvēts attīrušas cietās. Pārbūve, protams, būtu arī vajadzīga cienīgs un attīrīšanas ietekmes, kas šorīt kā degradētas teritorija tam vajag. Teritorija, kurā veicam meliorācijas pasākumi, tur ir dažas teritorijas šeit uz novadu, viena no tām, tātad uz vienību ciemā. Šī zaļā robeža, to lokākā mums iepriekš kuģis un nedaudz klāt, tad meliorācijas datiem, slikta situācija un tikai pēc meliorācijas projektu veikšanas var sākt. Kultūras pieminekļi, kas ir
valsts aizsargājumie, tur uzrauga Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Pašvaldība drīkst noteikt vietējas nozīmes kultūrās dabas teritorijas. Tiklīdz nosaka pašvaldības savas kaut kādas aizsardzības teritorijas, tā uzņemās pilnu rūtu par to un arī liek kādus ierobežojušus nosacījumus. Tas saraksts šī gadījumā no Garšstāvas novadā, bet es esmu redzējis citās pašvaldībās, ka viņš ļoti plašs. Un mēs vēl pašvaldības tiek ar to galā. Un mūsu stāvā, mēs protams, mums ir pamatojums, kāpēc šādā statusā ainaviski vērtīgās teritorijas pamatot Gaino plānu izskatās daļa starp jūru un Ainašu Kalnas ielu. Šajā daļā ir, kas praktiski pārpārnās arī ar kurortu teritoriju, tikai papildus varētu cilvēku pieprasīt kādu Ainu arhitektu vērtējumu pamatojumu un tādu vērtēšanas procesu. Pamatā ir definētās tās Ainu vērtības, tās uzskaitības, iespējams, ka dažās vietās nepieļaut vienkārši skatu aizaušanu. Jau teicu, ka degradēta teritorija ir tā, ka ir ministra noteikumi, vēl arī šī kārtība, izstrādāta daļa ir, daļa nav, bet galvenais nav sākas nodeļa pētību degradēta teritorijā un atbilstoši noteikumus definētiem kritērijiem, tāpēc arī mēs nevaram nodot tas bišķi tikai šādas teritorijas. Pagaidām mēs neieši vienu. Ja nu tas sasaistīt ar kaut kādu investīciju iesaist, tad savā objektu ir tādu teritoriju. Protams, aizsardzības faktori ir atsevišķi. Mēs veicam gan valsts attālumu, gan valsts aizsardzības, gan tās, kuras nosaka teritorijas plānā, kā piemēram krasta plānotājs. Piemēram, aizsardzības, kurā ostā šādā statiskā līdzekļa atvēlam arī skolas ostas esošo robežu un vadoties no ostas darbības stratēģijas 9. gadam arī pēc faktiski tur no jauna ienāk realizētas projekts jūrā un teritorija un vēl runājot par zvejnieciem transporta organizācijas priekšlikumu iekļaut paskatājumu atstājumu šo gājēju drošību, jo mēs zinām, ka transporta galvenā kustība ir upes. Uz ielu. Bet arī reizēm tāpēc. Jā. Man ir kolēģis šodien ar mums Marita Nikona. Mēs strādājam arī pie strateģiskā līdzekļu novērtējumu, kurā vienlaikus arī par teritorijas plāniem notiek apspriešana. Šo procesu pārauga vides pāraudzības valsts birojas, vairāk plašāk pirmdienu par vides pārskatā secinājumiem, bet skolas pilnskatā pēc vides pāraudzības valsts biroja atzinumu un rekomendāciju iestrādes arī teritorijas plāniem nevaram apspriest. Līdz 20. jūnijam vēl notiek apspriešana, pirmdien mums ir sākusties vēl sanāksme. Tas noteikti vajag paskatīties vai nu Dio Latvijā, vai nu interaktīvajās planšetēs pašu teritorijas plānojumu, iesniegt priekšlikumus, vai nu sūtiet, vai nu rakstiet portālā, vai mums būvājam sākastums kopā, ātrāk atbildes jautājumu.
Patreiz, kas skatāt kaut kas jaunāk brāļi. Mēs jau mums iepastījās par to nianses. Kādi jautājumi? Jā, Latvijā arī tiltīgais būs iekšana, viņš vairs nebūs. Jā, tiltīgais būs noteikti varētu būt sārtāks plānu. Stadion tiltīgs šis tiltīgs vairs nav aizpūt. Tā palādē? Jā, Latvijā atrodas vaļā, viņa nav iekšana. labi, vērtotīsim. Būtiskā sārtāks plānā viņš ņemts vērā. Gan jau, ka ir tic kolēģiem. Ja nevienam man tāds bija Japāna faktiski, ja teorētisks zemesgrāmas stāvokļa klients uzskata to, ka pārvērš zemiem 5000 kvadrātmetru, pārvērš meža zemi, es tāpat to varu būvēt, māju uz tiem stāviem, un faktiski, transformācija ir atverošana tāpat ir jāveic kaut kādā vietā. Faktiski apstākļā par meža zemi vai bet pārējo 80 par meža zemi, ņemot vērā, ka mēs tam slapā, tas labs, man liekas, kaut kas tur nav īsti. Šis manuprāt. Es domāju, ka noteikti ir jābūt. Un pēc faktisko darbu, un neapviso vairāk, jo viņš ir jāatbalīties, ka Jā, no variāliem pēc principu 1200, tas ir kā būtu jābūt man kāpulu zemē, un tad pārējais ar būtu kāpums. Meža zemē jau tas ir lielāks. Jā, meža zemē. 2400. Tas ir domājums. Bet ir noteikti. Tas ir diezgan neapvies. Ja man ir 5000 tādas zemes gabalā, viņš maksā minimāli maksā, es attiecīgi atmodot ietekmi mājas un tālāk, un pārējais paliek par meža zemes, arī tas un manie zonīgi, Man viņš nav. Viņš jau... Nē, tur ir Mums sadalīsies tā saruna, kaut kā savā starpā. Un vienkārši varētu būt Jā. Tā doma, tāda bāža par to, ka, ja man ir mežs, pagāju lietu, pārējo maksāt nodokli, pēc viņš vainās. Tu neko nevies. Vai tu domā, ka varētu paņemt lielu apvalus gabalu un piestādīt mežu, apmežot? Es saprotu to domu, bet man liekas, ka projekts pārēc to zonējumu. Tu vari atstāt to koku, bet tu nevari viņu uzskatīt kā meža zemi, tur, kur ir gar māju, tad ir noteikti metri apkārt. Līdz ar to, ja māja, piemēram, ir 100 kvadrātmetru, tad apkārt mājai, tātad jāņem ir 150, 200, tev mājas platība, ko skaitīsies, un pārējais būs meža zemi. Jā, tieši tā. Vispār gabalā jābūvē, tikai nedaudz, bija 5000, tik būvēt 2 mājas, tā tālāk, ok, kopā uzkārt 1000, būtu apmešot vai mazāk, jā, bet pārējais, tad maksās nodokļies kā prāvīgi, Vispirms, protams, ir jābūt reģistrētai, vispirms jābūt identificētai kampaņai. Jā. Es domāju, ja viņa pārliek, jo es tiešām varbūt ir jānoskaidro aktuālā situācija, bet atceroties Rīgas pieredzi, Rīga tā darīja, tur atmešotāju, un pārējais palika tā meša. Protams, ka mešas nav apbalvot.
Bet tas ir tiešām varbūt jāskatās. Mums ir grozījums. Jā, meža zeme var. Nē, meža zeme. Ja viņa apgūves zeme. Jā, bet tātad, ja sadala mežu, vai dzīvo māju, tad iežolot nevarēšos. Nē, nu viņi, tu jau sadalīsi jau apgūves zemes, tas ir zonēts kā apgūves. Tas ir apgūves zeme, meža. Tas, ka tad apgūves mežs, liecina tikai. Tas ir fakts, bet nevis zonējums. Ja zonējums, abos noliekums, kas rādījāt paredzēt, ja ir zonējums meža zeme, tad var cilvēks 5,000 viņa dzīvo māju. Jā. Tātad, ja man tagad ir 500 hektārs zemes, var uzbūvēt divas mājas, bet iežolot es nevarēšu šo teikt. Ja meža zeme, tad zeme. Varēs iežilot to pagalu māju. Apmešot Bet kādā jau visas vietas. Ja ir apgūves zona, piemēram, 2400 kvadrātmetru apgūves zona, var dzīvo māju apgūvi. Un dokumentos, zemes robežu plānā, situācijas plānā ir definēta par meža zemi. Tas nozīmē, ka apmežojot zem mājas un programmu, tas nepārvēršams par mežu. Tā ir apgūves zona, un žēl, tas būs kā par apgūves zemi. Tur nevarēs mazāk 5,000. Viņam gribas arī samīsīt, nē. Jā, zona ir funkcionāla zona ir apgūve. Ja funkcionāla zona ir mežs, tad sapražīt to Šis lielais sadalās. maksās apgūves zemi, aizliek mežs, bet ja apgūves zeme funkcionāla zona ir saulekmāla, dzīvojamā zeme, pastāvā un tam līdzīgi, tad tādā gadījumā par apmežoto, par visu teritoriju būs jāmaksā par apgūves zemi. Kādi ir jautājumi sasāpējušie? Labi, jā. 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 Tikai pagalu. Māju un pagalu. Jā, tikai lūkos uzgāst. Pagalu ar ēdu. Cik apmežos, cik apmežos. Man vienīgi ir nemaldos 16 eiro kvadrātmetrs. Es saprotu, kas ir. Teiksim, ja mēs skatāmies uz šosei, kreisā asta līnija, tur es piekrītu, lai tu, ja gribi būvēt tik foršā vietā, lai maksātāji, bet otru pusi līdz dzelzceļam es saskatu, ka tur ir kaut kāds, un kad ir tik tā jāmaksā transports, 16 eiro kvadrātmetrā, ja mēs apmežojam pakalus 2000 kvadrātmetru, tad pareizi kāda summa, lai uzbūvētu, lai sāktu tikai būvniecību. Es vai ķirīgi par to, vai tur nav, tad ir tikai pašvaldību budžetā, teiksim, jau tādienu ierīkošanai planītību, tas aiziet valsts kopīgā kasa un to apliekina atsūta iedzīvotājiem un tom attīstēm iedod valsts. Bet to koeficientu jau mēs Iemīniskam noteikumi, tikai mēs ietekmējam ar to, ka mēs ieliekam to pilsētā. Pilsētā uzreiz ir 10. To personu pašu zonē mēs nevaram. Mēs varam nelikt. Nu, labi. Nē, cilvēks. Mēs jau gribam, lai tie meži paliek. Cilvēki gribās dzīvot. Nu, tas labi 5 eiro. Nepilnības plānojums bija 73. Tā uzskaitīt, ka dzīvnieku skaitu, ka 20 goru ir jums norādīts slaidā pilnveidot redakciju, ka tas tik grozīts arī tieši 5000 kvadrātmetri.
Kuras ir aktuāli pieejas, kurām ir gan skatīties, gan Šovakar manā prezentācijā. Vienkārši to mēs tikko izrunājām lejā un diskutējām. Kādu mēs grasamies likt. Šobrīd ir varat izlasīt tikai tos, cik tur bija, 20 truši. 2 zirgi. Pamēģināšu. Nu, es piedāvāju. Mēs piedāvājam šobrīd tādu. Bet arī šai normai var atrasties vēl tādi, kas negrib to. Sējai saku, ir lielāka zemes gabala. Viņiem ir 2000 raksturīs. Viņi varētu jau iebilst par to. Bet ir arī vēstures lauka ciema, kur lauksaimniecība bija bijusi visu mūžu. Tagad mēs lepni dzīvojam, mēs visu pagādu. Neviens visu cūku un boru nezinu. Vienmēr 6 stundu viens bija jokulēt. Tad mēs nevarēsim jau pārlājumā būs iekļauts, ka nedrīkst. Cienīt. Cienu piespilduši. Un tā kā tā, ja ir kaut kāda labāka vēl, droši saka. Nē, tas ir labāk nekā tas ir iepriekš, bet kā mēs teiksim, tas līdzi būs kaut kāds atteikuma redakcija, kur mēs varēsim, kāds ir tālāk? Tiks grozīts oficiāli un atkal sabiedriska apspriešana. Jā. Apspriešanas nevarēs noiet. Pēc 20. jūnija saņemsim visus priekšlikumus par pret izvērtējumu. Es domāju, ka kāds mēneša laikā varētu būt pilnveidotā redakcija pieejama, tad atkal izziņots. Nu, tad varētu būt tikai vietas. Attīstības iekārtā. Jā, lūdzu. Valsts ceļiem te nekas vairs nepietiek. Viss ir pašvaldībai. Pašvaldības ielas tās ir. Un satiksmes organizācija arī faktiski mēs varam tad organizēt. Nu, vēl institūti trūkst, protams, tur mēs apzināmies, ka galvenajiem šiem valsts atbalstījiem par ielām. Nu, kur tieši mums ir jāpacipās valsts. Viss saistīts ar institūti. Bet viedībām bija šobrīd primāri galvas elementāri. Jā. Un tie principi, kādas varētu iesniegt arī ielās. Nu, virknās ielas šauras, ka tā nebūs kopējā braukturā, nebūs tā nodalītā. Iegums ar ielas, un mēs varam atrast. Liela koridori. Un tīra kvalitāri ir. Jūs prospekts. Kuras ir tās attīgākās, un viņas varam vēl uz to uzmanīgi, kā pārvadās investīcijas vai Eiropas projekti, un to kādā
Jo jūs jau kā cilvēku uz vietas dzīvodam, protams, ka viņš apkārt ar ievērojot braucot, ka jūs to daudz vairāk nekā pirms tam braucot sabiedrības. Tāpēc dariet mums to ziņu. Jā, tas var būt iesniegums, atraksts un nav, bet tas ir tā, priekšlikums, jā. Galvenais ir svētīgākie priekšlikumi, kas ir tiešām realizējami, nevajag ētīgi esošās attikums, attikums dalībnieku no tāds principi, kas varbūt kaut labi noskatīt, vienā konkrētā krustojumā posmā kā strādāt, jo skaidrs, ka uzbūvēt jaunas vietas, tad būtu vienkārši viens viens aptuveni no saprata, ka tās ielas ir vajadzīgas. Drošības uzlabošanas risinājumus, mums ir tāds vietas kāds. Parasti jau vaina. Teritorija būs projekta palīdzīgs Latviju. Latvijā būtu vēlams mazāk kā 10% no apgūves laukuma. Ko ir sabūt kopējā? No pirmais. Jā, nu pieauguši parasti jau pieauguši lokām. Vai tas ir raksturīgi. Uduri, meža uduri, koki. Jā. Šeit jāvērš. Katru vietu raksturo kaut kāds identitātes vietēju loģiku, attīstīt ir, lai kaut kāds identitātes vēsturiskas saikni tam ir uzsvērta, lai mēs esam šeit partneri kādiem vietas uzņēmējušām, kādiem ir vietas potenciāli. Uzraksts kaut kāds attīstējušies, situācija kā savādāk, kā viņā katrs industries noteikti ir palika. Tā kā, Cits pašām būtu zēm, bet mums nav jā. Tad mēs kaut ko citu nav labāk. Protams, šobrīd ir plāns, kur mēs sakām, ka valsts
tālāk, strādāt galvu lēmus. Šobrīd ir planifikāta, ka Latvijas to nozīmē dažādi izmēra attiecībā par pilsētu skaidrs. Apurīši, jā. Šobrīd apkārtīgi jautājumu pamatīgi, lai katrs tomēr šobrīd bijām šis nolaiks kaut kāds pāris fondos šobrīd jau finansē. Tā kā pilsētas ieplātošana pašā kādu nolaiks tieši kādu visu nolaiks bija finansē. Ir par izdzīvošu šobrīd. Cīnāmies par šeit, būtu kā cilvēki, pārējās, arī saviem ļoti brīdi vairāk finansē, valdi vairāk šīm te vajag sapās jo tā nevajag nostrāt. To mēs varētu pateikt. Ir jau brīdi pārkoši arī. 3 pabažu vispār. 5 pabažu pie ainas. Bet, jā, Ritas ciemas pabažu tagad skatoties. Tāpat jau ir jaunas dzīve. Bet, realitāte. Es domāju, ka vasaļnieki gan nepiekuši. Es dzīvoju jubilējumu dzīvi. Te bija Tur bija slaids ar tiem sevi brīdus, kas ir iedzīvotājiem, mēs saprotam, kā politika atbraukt uz tiem nevaram. Bet pagājušā gadā jums pieaugs bija pie pusēm, pieaugs pie mīnusiem. Mans jautājums, ja minējāt, šo konsultējāt speciālistiem, kuri nereti iemest pārstu. Tas mums pirmstīt tieši neietekmē. Tad, kas ir iedzīvi par speciālistiem? Un dažādi valsts. Viņi ir gozā būtu būvēs. Tāds nepārstīs. Tas jau vērtību nepārstīs. Viņš nodoklis. Te būs nebieši. Jā, tas uzmījāt. Jā, bet jautājums var iet, vai jūs piedēļāt, lai tieši vai netiet. Bet tas tiešām tā ir, iekļaušana pilsētas vai ciemas katrs, tas nenāk klāt un piecas centri. Tas, ka pilsētā varēs tiks būvēt, tas, ka nevarēja prostātas. Tad radīšana ir šis paaugstinājums, tad vērtīgi kādā ziņā. Mēs jau nestāvējam. Mēs jau arī gribām. Gribām arī cilvēku nāk. Mums vajag. Nē, ja tev ir vēl viena rindiņa klāt, tu atrodies pasaulē ciemā, nekāds. Kas tie ir speciāls? Valsts dienas Rīgas finanšu departaments, vairāk. Viņas iedzīvības kādā zinājums, kas pārmās. Tādas plānotājiem, kas viņi vēlējāt pateikt, to, ka pašā robežas tā tāda nobrauc, skaitā
atkal likums ir atvērts un dažādas rādījumi, kā būtu noteikti nākamajā gadā dalītās vērtības un tā tālāk, ja, bet vērtējumu vērtētāji vērtē to darījumu skaitu apkārtnē, ja, attiecīgi kāds tās vērtības idejas ielīdzinās kaut kādās vērtības, lai piesaistītu tirgus vērtībām. Taisnība, Piekristē ļoti zēns, nekustamais ir. Jā, tur būs. Šobrīd, ja mēs varētu zemes varētu cenu, viņi varētu pieaugt par tā. Tur labs noteikti tirdzniecība aktīvi tirdzniecība, attiecīgi, ja vērtības pietiekami gribam arī izskatīt tirgus vērtību, tad jau vērtība tiek pārāk. Jums vēl to procesu sākot? Jā, es varu. Šobrīd Rīgai savu taisnību, ka šobrīd būs noteikti bēdi tiešām darīgi, vēlēt šos apļus, un mums sēdi pusē ir tāds unikāls darījums, ja? Pārāk pusē noteikti meži, noteikti personu, miljonu, un pēc diviem naktam uzvaru apļu, ir viens gadījums, cik hektāri jau visi apkārt. Neko dzīvē ir mainījums, dzīvot savā lauka zemē, viņiem tikai darīgi. Un šobrīd mēs saprotam, ka tas mainījums nav, uz kādas tā vērtībām, ja zvejnieks ievāko tai liešiņā pārāk 7 miljonu, un ja tu pēc 2 gadiem atkal zemi dienas vērtības, tad, protams, neatkarīgi no pārāk nebūs ko mainījums. Notiks attīstība un patiem paliks dārgi. Jo kodīgi rakstīt, ja piepildīsies tas, kas plānojumā paredzēts, ja nepiepildīsies, tad tas nemainīs. Tā būvniecība var notikt arī neatkarīgi. Ja kaut ko maina noteikums, ja kaut ko maina vērtēšanas noteikumus, kaut kā no katastrālā vērtībām jau bišķiņi putra ir jau kopumā, jo jaunās jau mums zināms, tikai meklē izdevīgo politisko laiku, kad viņas palaist apgrozību. Tā kā nodoklis ir aprēķināts nākotnē. Visiem kādā veidā. Šīs tomēr ir ļoti pozitīvas diskusijas, jo dzirdot kolēģis šķierobežā un tā tālāk, vienkārši vairs nav absolūti tāds intereses, aizņemt, viņam nav iespējams, un skolas tā ciet mazās un tā tālāk, un viss aizņem tikai 30-40 km rajonu centriem, ja, tur galīgi lēmīgi, tā ziņā, mēs tās diskusijas, protams, ka gribās tā kā ir un saglabāt, tomēr tas ir tāds, mēs runājam par attīstību, un ir apkārt institūti, ka mēs esam patis pilsētā. Ļoti intensīvi attīstās, apkārt pilsētās, tā kā tā situācija, un tomēr ir tā pārmaiņas, tā kā no tādas ēkas puses līdz pustam par tādas skaļāk, un no tādas institūtas, protams, ir vēl tāds Latvijas pabeigts maigi gandis, kas samatīt. Bet taisnība ir tikai tik daudz, kad ieliekot pilsētā, mēs pazaudējam šos 13 metrus. Prasta kāpums paliek 150. Nu, vienkārši. Ciemos arī bija 150. Vienkārši tā nav daudz ciemu. Arī to nevarēja.
Tāpēc tā ir problēma. Tā problēma mums ir Nav lielākais piesārņotājs, bet taisnība to vērta, bet atkal, ja mēs uz Eiropas vidus, ja to iedodēt līniju, kas ir tā parāda tā mazajām ostām, kāds ir lielās krāvas ostas, blakus pie aptaujas un tā tālāk, viss skaisti, jā. Un tā jūras pastāvēt, un mums tā krāvām ostas nevar pastāvēt. Tā kas nekā jūrmās ostas, jo, ka iebraukt nevar. Pašādībā nav sanāda, jāks lielotē, iekļūt steidz, šī bija pēdējais 7-8 nevis plētākā diena, kāds sunis ir, ko nebija klientis, viņi neviens šāds, ne pašā, bet šāds, ko viņi nebūtu. Nē, lai šobrīd vēl izbrauktu kuģi, tālāk mums realizējam nākošajā. Nākos attīstību, netiks notikumāšas, lejā pie būtiskāšas, bet malē, sakāt, lai attīstāt, ko tas ir tālāk, Daļa šī ievādīšanas otrajā pusē, un tādā veidā bērni iekstinās, ka pamīgi varētu Absolutās tāds kāds būs noticinās, tas būs vērtējuši, ka zemes lūk, un atņem zināt iekšā, tā ir bieži, un tā lielāka pieeja. Mums nav saneši kristāls iekšā, un pat nākas laiks stāvot, ka nevar citu.
nākotnē apstākļi, izmaiņas vai nākotnē. Tas pilnīgi paliek, vai viņi nāk Un tālāk, stilpiņam ir palaist stilpiņam jūru, palaist stilpiņam sārumā tālāk. Tālāk, ja tas kaut kā tālāk nozīmēs, ka nākotnē ir jāpārāk to vispār. Bet idejiski, protams, būtu stadions, tieši kā priekšstatu. Čia nav pretrunas, vai ne? Nē, nu, protams, ka tāds grāvas process nav tāds noslēpums, par bija agrāk pilnīgi cits situācija un tagad pilnīgi cits situācijas. Domāju, tās zemēm, tas jau bieži ir būtu darbu. Ievadījā. Mums ir vairs teiktajā un tiešām plāns, kas sevi izvērtībās uzskatās. Svarīgi nostāt jāattīstās, ja mācīgi sabiedrība, kad nostāt jāskūt, kā jāmāk, kā jāžot, kas būs kādas vietējiem, kā jāskaita, kas vietējiem iedzīvotājiem, kādā zināt, kur trāks, smakas, rokšņi, tas intensitāte, un šies, tad mēs būtu jāsēc, jo tad tajā otrajā samaksanā spēksim, ko tad attīstījumā, šīs Bet uzreiz šajā kontekstā varētu runāt arī par pieejamu izskaitu, pasniedzību, ko aizsardzību. Es skatos, arī izskatējumies, un Ja to tā Latvijā puses atzīmēt, šī te uzmanības apmāk, kurā lieja, attiecīgi uzturēju, tā kāds paskatīju, padziļināt pētīt, pēc valsts, kad visā Latvijā pētīt biotops, tad pat sākot visā garumā arī galvenās attīstības, mazāk tāks, tas ir tieši tas, ka pat nav tāds konkrēti nezaļams sauc vai tamīgs. Kādams mērķi? Jā, atvainojos, jā. to visi iesākā. Es tieši nopriecājos, ka priekšstādāja, ka abi šī potenciāli ir redzot atkal problēmu. Jā, tātad tieši kā jau stāstīju. Tas ir pirmajā renesans projekts, tas bija pirms tam. Vēlreiz atcīt tieši tajā projektā, tajā laikā. Bet, jā, viss Latvijas skatīšanas projekta un tagad informācija apkotot, tad izvērtēt apkotot, procesi, pārvaldes, es teicām, tā datubāze uzos, ko šeit jau pieejama. Datubāze ir noteikti 10,000, un tāpēc arī, teiksim, tā, ka būvniecība, tad viņi vēl neteiksim precizēt, jo mazāk pamēram tā teritorijas pieredzi. Tad, principā, ja es jautāju uz ziemeļiem vai uz vai visam Latvijas, ieprasa tātad jau faktiski divreiz, jo pamats bija tas Latvijas universitātes projekts, kurš beidzās šo 30 metru jostu. Jā, tas startēja 30 metrs. Un metodoloģija faktiski startēšanā. Bet šis, tas bija Latvijas, tas faktiski tātad visus biotopu veidus, viss tā Latvijas teritorija, to starp ieprast vēlreiz precīzāk un tāds vienīgs ietver. Mēs nemāk visu. Un par sugām ir tā, kad pašlaik tāds sasakīts pārvaldīt, ka īpaši aizsargājās un viņš reizēs veids. Es esmu tikai lielāk mērā. Visu teritorijas pilot man nevajag, bet katrā ziņā sugas, kas ir tā kā īpaši aizsargājums, man saturēt citu uzmanības. Ja tev viss izstāsts laikā pienāca, pāris mikrolīdzi pienāca klāt, tas tagad nedara. Mēs arī visu to informāciju. Jā, visu to informāciju mēs izmantojam strādājot teritorijas plānojas, vai arī jūsu nomam, vai arī citu, arī tas kā aizsargājuši, noteikšanai šo informāciju mēs izmantojam.
Un višķi jau ir 3 Kaut kas jāapstāv vēl vēlēšanas. Jo tur, tas attīstības, jo biotopu robežu, tā kā jums ir tā, ka meži ir patiesi aizsargājumi Eiropas Savienības biotopu mežādas pilnas pārtas, to nosaka, ka, protams, jābūt tāpām, jābūt mīļiešu mežam, jā, bet tur ir arī indikators sugas, kam ir jābūt pamežā, šeit, piemēram, lapkoki, tad nebūtu mainīties, neteiksim, kādā ilgtermiņā. Tās robežas varētu arī mainīt. Biotopu kaut kas nāk klāt, kaut kas arī izkist, ja, piemēram, ja kādā lielāko izgradāšanu, izskaidrošanu, vai studenti pazītajā, neizsadzējuši kādā arī mēs mākās, ka bija kādās īņi. Tas sāk pieļauties. Par naudas vielu šodien domāju, ka tā par būtnieku, Diemžēl mūsu apstākļu dēļ, kas ir nedaudz ielas, kas ir atzīmēt, tad bija jāsavinās arī palīdzīgi, lai arī daļu aizņemtos, tiks atzīmēts daļu priekšanas organizāciju, kā netiks atzīmēts organizēšana šajā posmā jau, tad arī jūnijā sāks uzdarbi un tādos tīsas, pēc tam panāks tādos tīsas ieliek pazemē visā garumā par šo te līniju, līnijas virsmu, ka mēs uzbūvēs arī pārdot. Šogad notiks, lai uz šiem 2 mēnešiem pagāja visu atziņu ministrijā un prasījās tālāk, ja esam mazliet iebraukšana būnienes un tālāk, tāpēc risinām jautājumu, vai paspēt būnienes pilnībā nosaukt apkārtšana, vai kāds vienījos, vai kāds Kādu kalpīs būnienes uz to visu tādu. Jā, tur ir katru līniju, toreiz, ko pirmajā kārtā nevarēja, jo savās tīklas nebija gatavs iegūdus, kas ir iegrāts plānā, tagad mēs visām pieredzējām konflikta situācijām, un viņi to ietuvis, ka viņi ir bijis, viņi gaida kā pašvaldību atvērt būvvalkumu, un pēc tam bija būnieks ieraksta tabalu atzīmē, un pārnesīt pilnībā novāks stabs, visu, ka to nav ēkā, šķīlīt ir. Tā būs diezgan nozīmīga cītība. Sīvi ātrumu varam, tagad arī pašvaldības policija tiesības kontrolēt ātrumu, tā kā tur noteikti Minimāli, jūs prospektā lejā mašīnas kaimiņu sūdzās, nogās lejā stāv zālē mašīnas galā, sagās romāns. Viņi atgriežas vaļās prom. Tagad arī likums ir pamainījies. Tagad sodīs par to, ka ir varētu miljoniem tonu vai kā ārmašīna. Viņš ir to 20 7. sastāvā. Tā kā painformēt visi, kas ir zaļajā zonā, automātiski pēc CSM uz kaut tāda. Tur bija ļoti daudz sarežģītāks process, viņš ir atvieglots un principā to mēs atvaram sākt konkurēt un saras kārtībā, ka atbraucot ciemiņiem un ārpus savādiem, lai liekam, mašīnas pār. Politikums arī ir darbs notiek, bet arī jāsaprot, ka būtu daļa ļoti dažādu situāciju. Tas ir sistemātiski, tad tas ir jārisina tamīdzīgi, ka tas ir viena ekipāža darbā. No Murjāņiem, no Gāvas tilta, no Gāvas tās paldies, no Gāvas tilta Murjāņos līdz Ostai un visu darbu, pirms ciemi pabāžu aizvēs tā tālāk, ja tā ir viena ekipāža, attiecīgi 4-7, ja. Tā tikko kā viņi var braukt uz vienu pusi un zvana, ka ģimenēm līdzi kādas draugu kādām, kur viņi dzīvo. Un tā kā tas ir ļoti, šie gadījumi ļoti atšķirīgi kāds kā vienīgā vicēnā. Un šādi ģimeņu gadījumi, viņi nav maz. Viņi nav maz, viņi par tiem neraksta tās datu aizsardzību, bet viņi nav maz.
tās arī ir kāds veco nodarbošanās sfēra, un kaimiņas starpā plēšās, kur ir man mūzika klausīšanās, ir man dzīve, mūzika termiņš, un tā kā Jā, slēgta. Cik jautājumi, es saprotu.